Vēlētos arī vērst jūsu uzmanību, ka šī gada 16. jūnijā Saeima uzdeva ministru kabinetam darbiņu, kurš bija jāizdara ne mazāk, ne vairāk kā līdz šī gada 1. oktobrim. Es jums varbūt nolasīšu to Saeimas lēmumu projektu. Pamatojoties uz 10,496 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu, Saeima par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam uzdod ministru kabinetam sagatavot un līdz 2016. gada 1. oktobrim iesniegt Saeimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot, vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības. Kolēģi, vēlos vērst jūsu uzmanību, ka ministra kabinets. Es skatos, ka šis jautājums neinteresē, vai ne? Ministra kabinets, Bačs kundze, ministra kabinets savu darbu nav izdarījis, jā? Tāpēc, ziniet ko, ja kāds neizdara savu darbu privātajā biznesā vai vēl kaut kur, Bačs kundze, atlaiž. Tieši tāpatās ar šo ministra kabinetu, kurš līdz 1. oktobrim nav bijis spējīgs nākt klajā ar informatīvo ziņojumu par jautājumu, kas skar ikatru Latvijas iedzīvotāju. Nesekmīgajiem liek divniekus. Tiem, kas neizdara savu darbu, tos atlaiž. Kolēģi, es vēlētos vērst jūsu uzmanību. Šis ir budžeta laiks. Šis ir laiks, kad mums vajag jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli beidzot atrisināt, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu skaidrība. Tādēļ aicinu jūs 2. lasījumā izskatīt priekšlikumus, kas skar jautājumus par izmaksām mūsu cilvēkiem, mūsu uzņēmumiem. Paldies!